smaidiem, nevis tikai tāpēc, ka skolotājs teica, šodien obligāti jāiet. Tā nav dienam, ja? Šodien mēs atklājam jau 16. Iedomājieties, 16. reizi mūsu skola piedalās itāļu valodas nedēļas projektā, kas top ciešā sadarbībā arī ar Dantes Alighieri biedrību un Itālijas vēstniecību. Izstādes tēma šogad nebija vienkārši, bet divsviet, ja? Italfonija lingua oltre I confini, ja? Finino. Itāļu valoda bez robežām. Nu, mēs jau zinām, ka itāļu valodai tiešām nav robežu. Tā ielido klastē ar smaidu, žestiem, melodijām un reizēm arī ar Mamma Mia, ja, kurš nezinu šo dziesmu. Katru gadu šī izstāde dod skolēniem iespēju atklāt Itāliju no jauna. Un tas nav mazs piedzīvojums. Te ir gan jauni vārdi, pilsētas, arhitektūras brīnumi, mākslinieku šarms, un, protams, mazliet sapņošana par sauli, jūru un visu. Un mēs ceram, ka līdz ekskursijai uz Itāliju mēs nonāksim vismaz tikpat ātri, kā Leonardo da Vinci izgudrotais lidaparāts. Šodien konkursā piedalās skolēni Oskara Kalpa Rīgas tautu daļumata pamatskolas, Māras Muižnieces mākslas skola, kā arī skolēni no Gulbenes vecumniekiem un Baldons mākslas skolā. Mēs ļoti priecājamies, ka Itālija tepat Latvijā ir kļuvusi tik rosīga un dzīva. Īpaši gribu atgādināt, ka mūsu pirmā izstāde bija veltīta Leonardo da Vinci, un tās darbi tika izstādīti Rīgas domē. Nu, ko lai saka, mums patīk sākt uzreiz ar augstākām plautiņiem. Tāpēc dosimies augšā uz 3. stāvu un grazie a tutti. Jā. Martin. Hello. Okay, Martin. Ciao. Martin. Martin. Teikt visi kopā kaut kādu 3 stūrus taisam. Labdien, klātesošie viesi, vēstniecības pārstāvji, skolotāji no dažādām Latvijas vietām, skolēni un visi pārējie viesi un vecāki. Man ir patīks prieks šodien atklāt šo izstādi, konkursu izstādi patiesībā viņš saucās Italfonija, valoda bez robežām. Šī izstāde ne tikai skaists mākslas darbs, radošuma apliecinājums, bet arī draudzība un sadarbība ne tikai starp skolām, bet arī starp valstīm. Mūsu skolēni ir ieguldījuši lielu darbu izpētot Itālijas kultūru, sevišķi šo te operu. Viņi ir ne tikai zīmējuši, veidojuši, bet arī mācījušies atrast citas tautas vērtības, kultūru un skaistumu. Šie darbi atspoguļo gan viņu zinātkārt, gan mīlestību, mākslu un pasaules daudzveidību. Sirsnīgs paldies visiem skolotājiem, kas virzīja skolēnus un palīdzēja viņiem radošajā procesā. Lai šī izstāde mums visiem atgādina, cik svarīgi ir būt atvērtiem jaunām idejām, kultūrām, pieredzēm, tikai tā mēs augam gan kā skolēni, gan kā cilvēki. Paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja šo projektu. Paldies! Parole per compare, parole per fare parole. Andiamo a cercare insieme le parole per pensare. Andiamo a cercare insieme le parole per pensare. Abbiamo parole di fingere, parole per verire, parole per fare il sovietico. Andiamo a cercare insieme le parole per amare. Andiamo a cercare insieme le parole per amare. Bravissimo il sole che avanza por allá. Per la noia di notte la musica di supervire. Caverne rode suonando qui el vino santo nel alzeri.
vietas, kas par Itāliju man visvairāk patīk. Virtuve, mūzika, kalni un valodu daudzveidība. Jo gluži kā Kurzemē un Latgalē runā nedaudz savādāk, tā arī Itālijā. Piemēram, Trentino reģionā runā nedaudz savādāk. Per fare dei canelli col brodo con ragù, se ciappa nel prezzemolo e se lo taglia su, farina, olio, zigole, lucane, greco, speck, palleggio senza migole e un top de forma e snake. Se fa balotole, coppa grattà, 3-4 fregole hai in testa, una mezza chichera per la bevi e con canelli insieme a quei canelli noi abbiamo che mangiare una stoffa del